Nu jau 1. novembris un laiks pārvākties, tā ka no šīs te lielās skaistās mājas atvadamies. Baigais prieks, ka tomēr ir šāds te Grand Caravans, ļoti labi var piekraut un iespēja arī mājas biedram izpalīdzēt un piekraut viņa mantas. Nu, ļoti labi. Nu, es izskatos super briesmīgi, jo mēs tikko pēc darba bija jāiztīra viens dzīvoklis, mums tas paņēma 5 stundas. Jā, mēs esam atbraukuši uz mūsu jauno māju, izskatās šādi, un vācamies iekšā. Ieja, mums tāda jancīga caur garāžu. Durvis arī pasmagas. Nu, kaut kā šādi. Mūsu vannas istaba. Šeit dzīvos mums kaimiņš, nezinu vēl kāds. Te es, kā var redzēt pēc logiem, esam pagrabā. Un mūsu mīlīgā istabiņa nav, protams, tik liela kā iepriekšējā mājā, bet es domāju, ka būs ok. Iedzīvosimies un tagad mēnesis šeit. Tikai savu koferu paņēmi? Tikai manu. Kur mans? Teicu, ka tev viss ir. Nu, viss jau nekad nevar būt. Kad vajadzēs, tad ienesīs. Sāksim ar manu maziņu. Nu, tagad tikai lielā izpakošanās. Mēs šodien veikalā sapirkām daudz komplektus no Helovīniem, jo, protams, ir baigās atlaides, jo kamēr šis viss interesē. Jā, nāk viks nopirkām ritīgi maisus piebērām. Tie sanāca, man liekas, kaut kādi 5 eiro kilogramā vai kaut kas tāds. Šādi Elisa tagad riktējās, kamēr mums nav mājokļu biedrs. Viņi grib aizņemt labākos skāpjus. Es lielāko atvilku atradu. Daudz iet. Kas tev ar to pirkstu ir? Vakar gandrīz nokrita pat repēri mūsu iepriekšējā māju vietā. Tagad man ir zils šis pirksts. Ja var redzēt šeit, nezinu, vai kamerā var. Es ar tuvāk parādīt, ļoti nepieklājīgi. Bet ļoti sāp, tā ka ļoti sāp. Leduskapī Elisa arī ir ievākusies un izskatās, Ka kāds daudz ēd, un tā neesmu es. Nu, var redzēt, ka Elisai bija leduskapis un bija iespēja pirkt un glabāt mantas. Man ir paveicies, man kāds labi baro. Kamēr es rokos datorā it kā baigi svarīgas lietas daru, izrādās Elisa arī kaut ko tur laikam ir sadarījusi. Nu, vismaz pēc aromāts spriežot, ejam apskatīties. Es uzceru banānmaizi jau pirmajā vakarā. Tā ir laba zīme. Jūtos kā mājās. Kas tev motivēja? Daudz vecu banāni. Dodamies šodien uz Kamlūpsu. Būs mums šopinga diena. Aizmugurē mums ir Aleks. Hai! Viņš arī pievienosies mums izbraucienā. Kamēr vēl ir brīvas dienas un visi varam sorganizēt kopā to izbraucienu, tad nu braucam. Mums vajag ziemas jakas. Tāpēc arī dodamies. Jā, tur aizmugurē braucvilciens. Elisa man jau salamāja, ka es pērku saldēju vēsā dienā. Bet es ceru, ka Elisa mierina, ka es nopirku 4 sulas. Nu labi, Elisa samaksāja par apelsīnu īstās. Šitas vēl rullē.
mums te ir? Tommy Hilfigers pa cik? 350. 350. Cik tas ir eiro? Jārēķina. Jārēķina, bet par mani te kaut kas cits ir acīs. Mums vajag ziemas acīs. Šitā mīnus 35 grādi vēl lencītes. Svēt maiciņās legā. Cik iet? Ir pieņemam. Jūtos ļoti liels. Pēc Michelin mēne izskaties. Jā, šitā smuka. Šī ir vīrieši. Man patīk liels, jā. Un kā kāds man izstās noceļ jaku, es vispār sev viņu ņēmu. Piedod, bet sievietēm nav skaistas jakas. Baigi labēlis atrada man jaku visam netīšām. Un ko lai es tagad daru? Nu, ir vēl viena tāda paša, bet Elis negrib pirkt tādu pašu. Es viņai piedāvāju, lai uzkrāso virsū ar marķieru E-burtu, vismaz zināt, ka tā ir viņas jaka, bet nē. Nu, un cena ir pavisam fantastiska – $60. Nu, šitā vēl kaut cik, bet nu plāna. Nereāli mīksts un tikai $80, kas ir kaut kādi 60 eiro. Oh! Ir potenciāls. Nu ko, samainījāmies jaktām abas vīriešu, bet vismaz mačī. Šo gribēju es, bet es tik pie šīs. Un to gribēju es. Tagad ēdīsim. Esam jau mājās. Pārtikā vien iztērēja apmēram $400. Bet šķiet, ka varētu pietikt gandrīz mēnesim, izņemot lietas, kas jāpērk katru nedēļu, kā, nezinu, piens, olas un tādas lietas. Bet jā, te ir viena kaste. Tur ir 2 kastes. Un tur ir vēl viena kaste. Tā kā daudz ēdiena. Nopirkām jakas, nopirkām ēdienu, tagad jā. Tieši tik daudz pārtiks var nopirkt par apmēram $400, jeb 280 eiro. Kā mēs redzam, sadalīt pa frakcijām, tur ir kanāls ēdiens, šeit ir Āzijas stūrīts, arī roltoniņas paņēmām priekš Alda. Ir arī saldētā gaļiņa, šeit ir bekoniņš, gaļa, vairāki bekona un šķiņķu veidi, un tur mums ir vesela vistiņa. Šeit ir Itālijas stūrītis, pesto, ļoti garšīgi tortellīnī, tie maksāja $2,50 eiro, tas būtu zem €2, diezgan lēti. Arī parmezānu nopirku. Tad šeit ir krēmsiers un sviests, jo es droši vien kaut ko garšīgi vēl cepšu. Banāni maksāja apmēram 50 eiro centi kilogramā. Nē, kilogramā laikam tas nav, viņiem ir paundi, jeb mārciņas vai kaut kas citas mērvienības. Lūk, arī mīļā Alda suliņa. Tā mums arī vienmēr iet uz urā. Saldētās vapeles, šīs taisa tosterī. Un, protams, mūsu mazais snack stūrīts ir uzkodiņas. Tā kā baigi mēs ēdam kvalitatīvi, tad bišķiņi mēs tomēr drīksim arī pašmokties. Te mums ir tādi daži nelieli našķīši. Un tad mums ir dārzeņu stūrīts, 2 gurķīši, te ir avokādā, daudz burkāni, salāti. Un es šoreiz pamēģināšu vienu brīnumu, ko es nekad neesmu pati gatavojusi. Tas ir keils, šis tāds violets.
nezinu, tādā tirdziņā nopirku, redzēs kā garšos. Un, protams, Alda $2 šokolādes kūka. Un tā, daudz vai maz. Tikko notika neticamais, mēs beidzot pirmo reizi dzīvē redzējām melnos lāčus, reāli, kad viss savā sētā. Es nevaru vēl joprojām noticēt. Es taisīju brokastis un vienkārši vienā brīdī skatos lāči staigā pa blakus sētu. Kā tu jūties? Beidzot dzīvējā, nevis zoodārzā ir redzēts arī kāds lācītis, pat 3. Tik stilīgi kāpelēji no kokiem augšā, nē, lejā. Jā, mamīte ar 2 bebīšiem noteikti tuvāk nevajag iet, bet mēs tik tuvu viņus redzējām no droši attālu. Ak, Dievs,